Latvijas bankas viedoklis ir tāds, ka pašreizējais lēmums tad valdībai samazināt iemaksas otrajā pensiju līmenī no 8% uz 2% pēc būtības ir šīs pensiju sistēmas graušana. Un iemesls ir tāds, ka uz pašreizējās sistēmas, eksistējušās sistēmas, ilgtermiņa sistēmas bāzes tiek finansēta īstermiņa projekta, respektīvi budžeta deficīts. Patiesībā pašreizējā brīdī valdībai jārisina daudz smagākas problēmas, respektīvi šīs problēmas būtu valsts pārvaldes sakārtošana, respektīvi šādā veidā varētu tikt ietaupīt līdzekļi, bet valdība nevis iet šo te grūtāko ceļu un veicot struktūrālās reformas, bet iet vieglāko ceļu un vienkārši paņem naudas resursus no tur, kur viņi brīvāk pieejam. Tā ir viena lieta. Otra lieta, es gribētu teikt, ka šeit jau arī prezentācijās tika minēts, ka 60% pašreizējā brīdī tiek ieguldīti no pensiju līdzekļiem Latvijas ekonomikā. Bet joprojām tad pastāv šie 40%, kas netiek ieguldīti Latvijas ekonomikā. Un pašreizējā situācijā, kad tautsaimniecībai ir vitāli nepieciešama finanšu resursi, lai mēs pārvarētu šo ekonomisko krīzi, es noteikti aicinātu, lai tiktu rastu kādi veidi, kā šos atlikušos 40% mēs varētu ieguldīt Latvijas tautsaimniecībā. Pēc maniem aprēķiniem sanāk apmēram 200 miljoni. Lēmums samazināt iemaksas no 8% līdz 2%, protams, mēs kā industrija viņu vērtējam diezgan negatīvi, un ne tikai tajā daļā, ka tas samazinājums ir šogad un nākamgad, bet varbūt pat vairāk tajā daļā, kas attiecās uz to iemaksu lielumu nepalielināšanu nākotnē. Jo, ja mēs skatāmies, tas samazinājums no 10% līdz 6% ir diezgan drastisks. Šobrīd skaidrs, ka budžeta ir sarežģīta situācija, Latvijas valsts iet ar tādu smagu krīzi, bet tāpat laikā, krīzes laikā, skaidrs, ka ir jāizdara sarežģītie lēmumi. Tāpat laikā, pieņemot šos sarežģītos lēmumus, vienmēr jāatceras par ilgtermiņu perspektīvu. Nedrīkst domāt tikai par to, kas notiks šogad, nākamgad, bet jāskatās arī kas notiksies pēc 10, 20 vai 30 gadiem. Ja mēs runājam par pensiju sistēmu, tad tieši pensiju sistēma Latvijā bija viens no tādiem veiksmīgiem piemēriem arī starptautiskajā kontekstā, kā var reformēt pensiju sistēmu un tad kā viņi var veiksmīgi attīstīties tālāk. Ja mēs tagad mainām būtiski tos parametrus, tad samērā loģiski, ka pirmkārt mazinās iedzīvotāju uzticība gan valstī, gan pensiju sistēmai kopumā, gan mūsu sociālajiem modelim izvēlētājiem. Kas var rezultēties dažādi. Tas var rezultēties, protams, tajā apstākļā, ka iedzīvotājiem būs mazāka motivācija maksāt sociālo nodokli. Ja? Ka varbūt viņi negribēs vairāk strādāt. Ja? Un tieši tas, kā iedzīvotāji uzvedīsies un uzņēmēji uzvedīsies tagad Latvijā, tā ir atkarīga arī mūsu ekonomiska attīstība. Tā kā, man liekas, atceroties par ilgtermiņu perspektīvu, tomēr jādomā arī par to, vai mēs tiešām gribam dot to signālu sabiedrībai kopumā, ka tie spēles noteikumi var mainīties jebkurā brīdī, ka var samazināt tas pensiju iemaksas sākumā no plānotiem 9–10% līdz 8%, tagad viņas samazināt līdz 2%, varbūt pēc 3, 4, 5 mēnešiem, kad atkal budžeta izrādīsies, trūkst līdzekļi, tad vispār, samazināt līdz 0 vai vispār kaut kādu daļu paņemt un novirzīt budžeta sekšanai, deficīta sekšanai. Mūsuprāt, tas nebūtu absolūti pareizi. Bet tieši tas signāls, kas tiek sūtīts tādā veidā, ja, ka nav stabilitātes. Atcerēsimies, ka šī diskusija nav jauna. Un to Tveriona kungs pieminēja. Šāda diskusija Saeimā jau bija. Godmaņa kungs pirmajā mēģinājumā samazināt izdevumus un pārdalīt naudu, centās samazināt. Tiešām tika panākts kompromiss no 9 uz 8%, bet pēc tam bija nākamais piedāvājums 4 un 4%. Paskatieties arhīvā, paskatieties ziņu arhīvā, kas tika stāstīts sabiedrībai februārī un marta sākumā. Proti tika stāstīts, ka tā ir stīga Starptautiskā valodas fonda prasība nesamazināt šo proporciju ieguldījumiem otrā līmeņa pensiju fondos. Tas vienmēr tas jautājums ir, kāpēc jūs tik viegli uz sirdi pārkāpjat tās vienošanās, kas jums ir ar valodas fondu attiecībā uz otrā līmeņa pensijām? Es varētu pat uzzīmēt dažus schēmas, kas pamato to, ko tikko teica Latvijas bankas pārstāvs.
schēma, kas ir pazīstama jebkuram, kas ir mācījies ekonomiku. Tas, ko mums šobrīd piedāvā valdība mums piedāvā 110 miljonus šajā gadā novirzīt atliekumu. Kā tas ietekmēs iekšzemes koproduktu, acīm redzot noturēs kaut kādu mazāku kritumu. Tas, ko te runā, par ko te runā ieguldījumu fondi, un acīm redzot runā arī Latvijas bankas pārstāvs, ir par to, ka šī nauda tikpat labi šos 110 vai nākamajā gadā 145 miljonus būtu jāiegulda investīcijās un iespējams arī apgrozāmajā kapitālā, kas tiek maksāts tām algām, kuras saņem uzņēmumu darbībā. Tā ir tā būtiskā atšķirība. Tā būtiskā atšķirība ir, ka tajā scenārijā, ko šobrīd piedāvā valdība, viņi piedāvā nozāģēt tā, lai salasītu ārlos, viņi piedāvā nozāģēt tā vēl, tad to koksni nokurināt un ārlos noiest. Tas, ko piedāvā Latvijas banka un šie cienījumie kungi, kas tur sēž pie galda, viņi piedāvā investēt. Viņi piedāvā investēt, lai jums katru gadu būtu ābolu, ko plūkt. Šobrīd bezdarbs ir galvenā problēma sociālajiem budžetam. Tad iedomājieties, ja jūs neinvestēsiet, kur te jūs taisties nodarbināt tos cilvēkus tajā brīdī, kad jūs beidzies tas 9 mēnešu bezdarbnieku pabalsts? Kā jūs to taisties devēt? Kur jums tajā brīdī radīsies papildus nauda vēl kaut kādām sociālajām izmaksām? Tā ir tā fundamentāla atšķirīga domāšanā, vienas dienas domāšanā